un svētā gara vārdā mēs sākam dievkalpojumu. Tiešām rūtas ciešanas man nākušas par svētību. Tu pasargāji manu dvēseli un turēji to tālu no iznīcības, jo visiem maniem grēkiem tu esi licis palikt tev, tālu aiz muguras. Pagriez savu ausi, paklausi mani, jo es esmu bēdīgs. Tā saka tas Kungs, kā māte iepriecina savus bērnus, tā es jūs iepriecināšu, jo tādī dienā Dāvida namam un Jeruzālēmas iedzīvotājiem kļūs atklāts un pieejams avots pret grēku un pret nešķīstību. Un neviens iedzīvotājs nesacīs, es ciešu. Tautai, kas tur dzīvo, ir grēki piedoti. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Dievu vārdi no vēstules Ebrejiem mums saka tā. Mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdzi mūsu nespēkam. Viņš, tāpat kā mēs, ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka. Tad nu ar drošu prātu tuvosimies žēlastības tronim, lai tiktu apžēloti un saņemtu žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstajā brīdī. Paļāvībā uz Dieva žēlastību, kas Kristū Jēzū mums tiek dota, nāksim pie altāra, sūdzēsim savus grēkus, saņemsim grēka piedošanu. Lūdzu. Visu spēcīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, es nabaga grēcinieks tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos. Bet es tos no sirds nožēloju, un tī man gauža sāp. Un es tevi lūdzu, tavas lielās apžēlošanas un tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja rūgto ciešanu un nāves dēļ. Esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara spēku, kā varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Ja šī ir tava patiesu grēku sūdzēšana un lūgšana, tad atbildi sacīdams jā. Kad jūs savus grēkus nožēlodami ticībā paļaujaties uz mūsu pestītāju Jēzu Kristu, viņa krusta nopelnu, un no grēkiem gribat atstāties un Dieva gribai paklausīt, tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūgšanu es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc Kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi jūsu grēki jums piedod. Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Dievs tas Kungs saka, kaut jūsu grēki būtu sarkani kā asinis, es tos darīšu baltākus nekā sniegs. Kristus asinīs mūsu grēki ir izpirkti un pārkāpumi mums ir piedoti. Ejiet ar Dievu mieru savā sirdī. Āmen. Gods lai ir Dievam augstībā, lai slava Dievam ir un gods
par viņa žēlastību. Vairs negaida mūsu bargais sods, bet Tēva mīlestība. Nu Dievam ir uz mums labs prāts, jo visu miers top sludināts, un naidam nav vairs vārds. Tas kungs, lai ir ar jums, un tavu garu. Lūgsim Dievu. Mēs lūdzam Tevi, Kungs, dāvini saviem ticīgajiem savā laipnībā iedošanu un mieru, lai viņi no visiem grēkiem tīrīgi var Tev kalpot ar mieru. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Klausies, draudze, Dievu vārdu, kas rakstīts vēstulē Ebrejiem 4. nodaļā. Jozo, ja būtu viņus ievedis mierā, tad Dievs nebūtu runājis pēc tam par citu dievu. Tā sabata miers ir saglabāts Dieva tautai, lai tajā ieiet. Jo tas, kas iegājis Dieva mierā, atpūšas no saviem darbiem, tāpat kā Dievs no savējiem. Pūlēsimies, lai varētu ieiet šajā mierā, lai neviens neiekrīt nepaklausībā, kā tie tuksnesī. Tiešām, Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs, un asāks par jebkuru apusēji griezīgu zobenu. Tas duras cauri, līdz sadala dvēseli un garu, locekļus un kaulu smadzenes, un iztiesās sirds domas un nolūkus. Nav tāda radījuma, kas Dieva priekšā būtu apslēpts. Viss ir kails un atsakts viņa priekšā. Viņam mēs dosim norēķinu. Mums ir varans augstais priesteris, kas nācis caur debesīm. Jēzus Dieva dēls. Turēsimies pie ticības apliecinājuma. Āmen. Aleluja. 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 Un kristīgā draudze, visi kopā apliecināsim savu ticību uz Dievu. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprauts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu draudzi, svēto biedrību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Lai jums ir žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Mēs uzklausīsim Dieva vārdus, kas ir rakstīti Marka evaņģēlijā 10. nodaļā. Un kad viņš bija izgājis uz ceļu, tad kāds pieskrēja un ceļos nometies viņu lūdza: Labais mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību? Bet Jēzus uz to sacīja: Kāpēc tu mani sauc par labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Tu bauši uz zemi. Tev nebūs nokauti, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepatiesu liecību, nelaupi, godā savu tēvu un māti.
Bet tas viņam teica: mācītāji, šo visu es esmu turējis kopš savas jaunības. Bet Jēzus viņu uzlūkodams iemīlēja viņu un sacīja: vienas lietas tev trūkst. Ej, pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem. Tad tev būs māte debesīs. Ņem krustu un seko man. Bet tas par šo vārdu noskubis aizgāja bēdīgs, jo viņš bija ļoti bagāts. Un Jēzus skatījās apkārt un sacīja uz saviem mācekļiem: cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā. Un mācekļi izbijās par viņa vārdiem. Bet Jēzus atkal griežas pie tiem un saka: bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā. Vieglāk ir kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Bet tie vēl vairāk pārbijās un sacīja savā starpā: kas tad var tapt izglābts? Jēzus tos uzlūkodams saka: cilvēkiem tas neiespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējas. Pēters sāk uz viņu runāt: redzi, mēs visu esam atstājuši un tev staigājuši pakaļ. Jēzus teica: patiesi es jums saku, neviena nav, kas atstājis namu, vai brāļus, vai māsas, vai māti, vai tēvu, vai bērnus, vai tīrumus manis un evaņģēlija dēļ, kas nedabūtu simtkārtīgi jau šī laikā namus un brāļus, un māsas un mātes, un bērnus un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām, un nākošā laikā mūžīgu dzīvību. Bet daudzi, kas pirmie, būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļotais debes Tēvs, mēs Tev lūdzamies, palīdzi mums, lai Tavu svēto vārdu saprotam, dzīvojam pēc Tava vārda. Lūdzamies, debes Tēvs, lai mēs zinām, kas ir darāms, ka iemantojam mūžīgo dzīvību, un ka mēs nebūtu tie, kas ir pēdējie. To mēs Tev lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu, sēžties. Mīļotās māsas un mīļotie brāļi Kristū, šodien Jēzus atbild uz cilvēku svarīgo jautājumu, ko darīt, lai iemantotu mūžīgu dzīvību. Tas ir ļoti būtisks jautājums, un Jēzus dod arī svarīgu atbildi. Kaut gan mums var arī nešķirt sākumā, ka Jēzus vispār dod atbildi. Pirmkārt, Jēzus atbild uz šo jautājumu ar pretjautājumiem. Labais mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgu dzīvību? Tā to darīja bagātais vīrs. Un Jēzus viņam uzdeva jautājumu: kāpēc tu mani sauc par labu? Visiem mums ir cilvēciska vēlme, lai mums būtu kāds labs, jauks, brīnišķīgs cilvēks, kas varētu mūsu pamācīt. Ir taču jābūt kādam skolotājam, kurš ir uzticams, vienmēr pareizi māca. Pats ir paraugs visiem. Bet Jēzus uzdod mums šo jautājumu. Vai mēs tiešām domājam, ka cilvēks var būt labs? Ļoti svarīgs jautājums. Kāpēc mums tas ir jāatbild? Tāpēc, ka mēs nedabūsim mūžīgu dzīvību, un šeit ir tas būtiskais jautājums. Kā dabūt mūžīgu dzīvību? Un Jēzus mums māca un saka: mēs nedabūsim mūžīgu dzīvību, ja uzskatīsim, ka cilvēki ir labi. Ja cilvēki var būt labi, tad Kristus ir veltīgi miris pie krusta. To arī apostols Pāvils saka: ja Dieva likumiem bauslībai ir taisnība, tad Kristus ir veltīgi miris. Cilvēki, kas uzskata, ka ir pietiekami labi,
un ka citi cilvēki varētu būt labi. Šie cilvēki izdara milzu kļūdu. Mēs varētu teikt lielu lāča pakalpojumu. Visu pirms sev. Cilvēks, kas domā, ka nav grēcinieks, sevi māja. Cilvēks ir gatavs iet pie Dieva un teikt, es esmu izdarījis tādu grēku, un tādu, un viņš ir gatavs nosaukt par briesmīgus grēkus, par ko ir kauns runāt. Bet cilvēks nav gatavs atzīt to, ka viņš ir slikts. Vispirms tā ir mūsu vecāku audzināšana. Vecāki parasti nevēlās, lai bērni sev uzskatītu par sliktiem. Tad viņiem rodās tā saucamais mazvērtības komplekss. Tāpēc vecāki nemitīgi uzmodina bērnus, un kad bērns ir izdarījis kādu grēku, viņi nesauc to par grēku. Viņi saka, nē, tu neesi slikts, tu esi labs. Bet Jēzus mums saka, kāpēc tu sauc grēcinieku par labu, ja Dievs ir tikai labs? Redziet, ar šādu ilūziju radīšanu bērnos un sevī pašā, jo mēs pieaugam, radot, ka labais bērns ir izdarījis nāvīgus grēkus. Mēs radam šausmīgu pretrumu. Un cilvēki, kuri varētu iet pie Dieva un nožēlot savus grēkus, viņi to nedara. Jo viņi redz sevi kā labs. Es esmu labs. Es tikai izdarīju kaut ko sliktu. Bet Jēzus saka tā, no cilvēka sirds iziet laulības pārkāpšana, zādzības, laupīšanas, zaime, lamāšanās, slepkavības. Lūk, no kurienes tas viss nāk ārā. No sirds. Tāpēc mēs esam paši saņēmuši lāča pakalpojumu, kad kāds mums saka, tu esi labs. Kad mēs citus mācām, tu esi labs. Un kad tas, ko viņš ir izdarījis, kad tas nenāk no viņas sirds. Jēzus māca savādāk. Un Jēzus zina mūsu sirdis labāk nekā mēs paši. Tātad, ja vienīgi Dievs ir labs, tad mums vajadzētu pārstāt saukt par labiem grēciniekus. Tas ir pirmais solis uz glābšanu. Ja cilvēks zina, ka viņš tiešām ir jāglābj, nevis jāpielabo. Iedomāsimies vienu ilustrāciju. Tev ir māja. Kur ir sēduši ķirmi un pelēkļus. Un jumtā ir lūsa izēdus caurumus un apakšzemes ūdeņi izskalojuši pamatus. Jautājums ir tāds, vai māja ir jāpielabo, vai viņa ir jāglābj? Šādu māju ir jāglābj. Viņu nevar pielabot. Tur nekas vairs nav pielabots. Mūsu cilvēka dzīves un sirdis ir tieši tādas. Gan pamatos, gan visās citās lietās caurēm sabēgtas, samaitātas. Tāpēc katru cilvēku ir jāglābj un nevar viņu pielabot. Kad jūs, māsas un brāļi, redzat, ka cilvēku rindas baznīcā kļūst tukšākas,
Iemesls ir tam, ka viņi netic, ka ir grēcinieki. Jo tas ir nākamais jautājums, kādēļ man jānāk uz baznīcu, ja es esmu pietiekami labs cilvēks? Es dabūšu mūžējo dzīvību, tāpēc, ka es esmu labs. Bet Jēzus saka, labs ir vienīgi Dievs. Kur gan paliks tie, kas nesaņem Dieva piedošanu? Kas Jēzu ignorē un atstāja? Kas nevēlas grēka piedošanu? Gadi iet, mēneši iet, dienas iet. Kur gan šie cilvēki saņems grēka piedošanu? Ja viņi nenāk uz Dieva draudzi. Kas viņiem atlaidīs grēkus? Un nav jau ko atlaist, arī viņi jau uzskata sevi par labiem. Grēcinieks ir vienīgi tas, kas apzinās sevi kā tādu, ka viņā nekā labi nav, un viņš iet pie Jēzus. Tāpēc pats Jēzus teica, drīzāk Dieva valstībā nonāks muitnieki un netiklis nekā farizēji un rakstu mācītāji. Nevis tāpēc, ka viņi ir darījuši vairāk vai mazāk grēkus, bet tāpēc, ka viņi vismaz sevi par labiem nesauc. Farizēji ir tieši tie cilvēki, kas sevi sauc par labiem. Nākamais. Jēzus runā par baušļiem, kādus mūs turēja, bet ievērojot, viņš nekādā gadījumā nesaka, ka šie baušļi viņam dos dzīvību. Viņš saka tā, tu zini baušļus? Un viņš saka, jā, es zinu. Es esmu tos turējis kopš bērnības. Es zinu to, ka es neesmu baušļus turējis kopš bērnības. Es esmu kārtīgs grēcinieks. Es neesmu savā jaunībā visus baušļus turējis. Es pat viņus visus neesmu zinājis, un ja zināju, neatcerējos. Kad es zinu baušļus, tad es nevaru teikt, ka es esmu viņus turējis. Kad es iepazinos ar Jēzus kalna sprediķi, kad Jēzus sīkāk izskaidroja baušļu nozīmi, tad es sapratu, ka es vispār neesmu turējis nevienu. Pat tos, kurus domāju, ka esmu. Tāpēc, ka Jēzus parādīja, ka visos baušļu pārkāpumos ir iesaistīta mūsu sirds, mūsu iekšējais cilvēks. Un ka tas lielāko daļu savas dzīves vēlās to, kas ir pretrunā ar Dievu. Jēzus arī parāda šim jaunajam cilvēkam, kas ir bagāts, parāda, ka lai arī viņa sirds ir gribējusi izpildīt dažādus baušļus, bet vienu bausli gan viņš nav izpildījis. Tas ir pirmais. Es esmu Dievs tavs kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Pat ja mēs ārēji pūlēnamies līdzīgi kā apostolis Pāvils, līdzīgi kā šis jaunais cilvēks, turam citus baušļus, bet pirmos baušļus mēs neturam. Tā arī apostolim Pāvilam bija vēlēšanās redzēt pestītāju tādu, kā viņš grib, bet nevis tādu, kādu Dievs deva. Tāpēc viņš sāka vajāt Dieva draudzi, jo viņš nevēlējās Jēzu. Viņš gribēja ko citu. Šis jaunais cilvēks bija ar vienu elpu, ko viņš bija savā dzīvē uzbūvējis. Tā bija manta. Viņš uzskatīja, ka manta ir Dieva svētības pazīme. Un jo vairāk mantas, jo vairāk apliecina tā mantas esamība, ka viņš ir ar Dievu kopā. Viņam ir garīgas domas un garīgas vēlmes dabūt mūžīgu dzīvību, bet savā dzīvē ikdienā viņš paļaujās uz bagātību, bet ne uz Dievu.
Tāpēc jau nabaks drīzāk nonāks Dieva valstībā, jo bagātajam ir viens liels elks. Viņš uzskatīja, ka bagātība viņam dod mieru, drošību, svētību, labklājību, prieku un vēl visu kaut ko citu. Būt iespējām lielam ziedotājam sinagogā, lielam ziedotājam templī, lielam ziedotājam nabagiem. Bet Jēzus teica viņam, šī manta tevi vienkārši traucē saņemt mūžīgo dzīvi. Bet ievērosim, ko Jēzus teica. Viņš neteica, pārdod nabagiem un tev būs mūžīgā dzīvība. Viņš teica, seko man, ņem krustu. Redziet, mūžīgu dzīvību. Pat izpildot visus baušļus, nevar saņemt. Mūžīgo dzīvību dod Jēzus Kristus. Mācekļi ļoti izbrījās, kad uzzināja, ka šis bagātais, dievbijīgais jaunības netiks Dieva valstībā. Droši vien mācekļi, viņi bija vienkāršāki un rupjāki cilvēki. Droši vien šad pamamājās, nodievojās, Pēters jau darīja to, ko bija pieradis, kad viņš no Jēzus atteicās. Cilvēks, kurš nereiz nav lamājies, viņš jau droši vien nezinās vārdus atrast kādus piemērotus. Pēters atrada. Skaidrs, ka tas liecina par Pēteru, ka viņš bija savā ziņā tāds ļoti vienkāršs cilvēks. Nedz izsmalcināts, nedz pieklājīgs. Un mācekļi salīdzināja sevi ar šo vienkārši viņu acīs dievbijīgo un jauko cilvēku. Viņi viņu pacēla augšā. Tas ir tik brīnišķīgs cilvēks. Un viņš nebija slikts, jo Jēzus viņu iemīlēja. Un noteikti viņam bija sirdī dedzība pret Dievu. Un Jēzus viņu mīlēja. Bet šis cilvēks bija apstājies bagātības dēļ ceļā pie Dieva. Un tāpēc viņam dēļ Jēzus deva vienīgo pareizo padomu. Seko man. Atstāt visu. Tas bija pēdējais, kas viņam bija jāizdara, lai varētu sekot Jēzu. Te ir nākamais jautājums, cik mēs savā dzīvē esam daudz atstājuši, lai sekotu Jēzu. Un mēs, protams, zinām, ka Jēzu vairs nevaram burtiski sekot. Staigājot viņa pēdās. Nav mums iespēja staigāt no Galilejas uz Jeruzalemi Jēzu līdzi. Un Bībelē no mums neviens to neprasa. Sekot Jēzum nenozīmē vairs mūsu dienās staigāt viņam pakaļ, fiziski. Bet tas nozīmē dzīvot tā, kā viņš ir mācījis. Lūk, ko nozīmē būt par Jēzus sekotāju. Dzīvot dzīvi, kā viņš māca. Kaut vai piemēram, mīliet savus ienaidniekus. Lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Lūk, ko nozīmē. Kad tev sit, tavu labo vaigu patreiz kreiso. Kad Dievs spiež iet 1 kilometru ar tevi, ej 2 ar viņu līdzi. Lūk, kas nozīmē sekot Jēzu, viņa mācību. Turēt viņa vārdus, turēt viņa mācību. Lūk, par to iet runa. Tātad seko man. Mācekļi nobijušies un uzdod šo jautājumu. Kas tad var ienākt Dieva valstībā? Un Jēzus viņiem atbild. Cilvēkiem tas neiespējams, bet ne Dievam. Bet ne Dievam. Bībelē lūk rakstīti šādi vārdi. Grēks, baušļa aizlieguma ierosināts, piemānīja mani, un ar to man atnesa nāvi. Kā tad labais man varēja atnest nāvi? Protams, ka nē.
To izdarīja grēks. Tas, lai atklāti parādītos kā grēks, izlietoja labo par līdzekli. Man ir nesis nāvi, lai darbojoties bauslim kļūtu pārim grēcīgs. Vienkāršos vārdos izskaidrot šādi. Kad cilvēks nezina baušļus, Dieva likumus, viņš grēko nezinātos. Dara to šad tad dažreiz biežāk. Bet lielais cilvēku grēcīgums parādās tajā brīdī, kad viņam aizliedz to darīt, kad viņš zina, ko drīkst un ko nedrīkst. Un kad viņš sāk aizliegt to iekārot, vairāk nekā tā, kad viņš nezināja to. Piemērs. Cilvēks nezināja, kad smēķēt ir slikti, ar to maitās savu veselību. Uzzinājis, viņš sajūta savā kārību, ka viņam vajag pamēģināt. Iepriekš viņš bija tīri vienaldzīgs, bet kā viņam radās aizliegums, viņš kļuva pārsteigts, kāpēc gan man gribās. Lūk, tā ir atbilde. Grēks, kas ir mūsos, viņš izlieto Dieva baušļus, lai mūs padarītu par ļoti grēcīgiem. Tāpēc baušļi mūs nevar izglābt un dot mūžīgo dzīvību. Tikko mēs viņus uzzinām, mūsos rodās kārības, spēcīgas tieksmes, un sanāk, kā apostols raksta, es daru, ko negribu, bet ko ienīstu, to es daru. Kas mani izglābs no šīs nāvei lemtās miesas? Tātad tas pats ir jautājums, ko Pēters saka. Kas tad var tapt izglābts? Atbilde tikai Dievs. Jēzus saka, tikai Dievs izglāb, gan bagātos, gan nabagos. Un viņš rāda vienalga, seko man. Tātad lielais jautājums tagad. Par ko mēs uzskatām Jēzu? Jēzus teica, kāpēc tu man sauc par labu? Dievs ir labs. Vai tu tiešām domā, ka es esmu Dievs? Nākamais viņš saka, seko man, dabūsi mūžīgu dzīvību. Jautājums ir tieši par to pašu. Vai tu uzskati mani par Dievu, ka es došu tev mūžīgu dzīvību? Tas ir galvenais jautājums. Lai mēs varētu visus savus augļus dzīvē atvest, mums ir jāzina, kam mēs sekojam. Mēs sekojam Dieva dēlam, jā, bet Svētie raksti mums atklāja, mēs sekojam pašam Dievam, kas Jēzu Kristu dzīvoja. Visa Dieva pilnība, redzamā veidā, cilvēka miesā, ir nākusi, lai glābtu tos, kas ir ar saviem elkiem, tos, kas pārkāp baušļus, tos, kas ir padoti iekārēm un ienaidam un dusmām un visām citām lietām. Viņš nāk glābt mūs visus, kas nevaram paši iemantot Dievu valstī. Nāk glābt mūs grēciniekus. Ko mēs visi to saprastu? Kad es nāku uz Dievam, lai kalpotu baznīcā, es to nedaru tāpēc. Un tikai tāpēc, kad ir vajadzīgi kādi cilvēki, lai skatītos uz mani nabrību. Es esmu pilnīgi pretēji rakstura cilvēks. Es labprāt negribētu sev redzēt ne uz vienas bildes, ne uz vienas video uzņēmuma, ne uz nekur citur. Es labprāt lūdzu, lai liktu mierā. Bet uz Dieva draudzi es nāku tāpēc, ka tur Dieva draudzē Dievs manus grēkus piedod. Viņš atlaiž draudzē. Dievs mani uzrunā ar savu vārdu. Viņš mani norāda, kad vajadzīgs ir.
Un viņš man pamāca, viņš man rāda uz Jēzu un saka, seko viņam, būs tev mūžīgā dzīvība. Viņš runā par to, ka mani mīl un rāda uz Jēzu. Paskaties, cik es tevi ļoti mīlu. Es esmu gatavs pie krusta mirt tevis dēļ. Nav lielākas mīlestības par maniem. Lūk, kāpēc es esmu vienmēr Dievnamā. Tieši šī iemesla dēļ, ka Dievs savā draudzes vidū taisa lielos brīnumus mūsu dvēselē, piedod grēkus, tīra no mūsu no vainām, mūsu vārdo sirdsapziņa un ticība ceļ augšā. Un vēl vairāk dāvina visādas papildus svētības, lai draudzē mums būtu laimīga un priecīga dzīve. Arī bez tā viņš dod vēl vairāk. Dievam ir visas lietas iespējamas, un lūk, apostols Pāvils par to raksta. Bauslība to nespēja nevarīga būdam mūsu miesas dēļ. Tāpēc to ir darījis Dievs, sūtīdams savu paša dēlu grēcīgās miesas veidā. Viņš grēku, kas bija miesā, pazudināja uz nāvi. Tātad Jēzus Kristus krusta nāve ir atrisinājums mums visiem, gan bagātajiem, gan arī mums nabagajiem. Ja Dieva var nokļūt kā kamielis caur adatas aci, tā tad nevar nokļūt neviens pats. Bet Jēzus mūs izvelk cauri šai adatas acī. Jēzus mūs aizvelk pie Dieva. Tāpēc mēs arī vienmēr atcerēsimies Jēzus žēlastību un viņa mīlestību pret cilvēkiem, pret grēciniekiem. Un mēs viņam neslēpsim savas vainas, taisni otrādi. Mēs, kā Dieva vārds mūs mācīja, atzīsimies savās vainās. Nāksim ar drošu prātu pie Dieva žēlastības troņa, jo Jēzus ir augstais priesteris, kas līdzi jūt mūsu vājībām. Viņš mūs nepārmet, viņš zina smagos kārdinājumus, viņš tos visus ir izbaudījis un nevainīgs mirs pie krusta Golgotā, un tādā veidā mums ir pilnīgi grēku piedošana. Lūk, ar šo ticību mēs nākam grēkus izsūdzēt, atzīdamies savos pārkāpumos, un Dievs mums mūsu grēkus piedod. Viņš šodien piedod mūsu grēkus, un viņš piedos mums arī turpmāk. Dievam visas lietas ir iespējamas. Vispēdējo grēcību Dievs nogādās debesīs. Āmen. Pateiciet tam kungam, jo viņš ir laipnīgs un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Aleluja! Debesu Tēvs, mēs tevi lūdzam. Dod, ka vienmēr paklausam tavām pavēlēm, lai kopam tavu svēto dāvanu cienu, savu cerību un ticību uz Jēzu Kristu vien lietām, kā mūžīgi svētu domā. To mēs tev lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Tas kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi